Labvakar digitālajā nedēļā, labvakar digitālās drošības dienā, 19. marts. Esam vakarā, tādā vakara stundā, kurā parasti aktivizējas ļaundari. Un viens veids, kā ļaundari pie mums var nonākt, ir mūsu viedtālruņi. Mums var piezvanīt, mums var uzrakstīt kādu interesantu ziņu, aicinot strauji reaģēt. Mums var atsūtīt e-pastu, kas iejuks starp citiem e-pastiem, un zaudēsim modrību un iespējams kļūsim par upuriem. Mazs ekrāns, bet ļoti, ļoti liela atbildība, jo ļoti liela mūsu dzīves daļa šobrīd norit tieši viedtālruņos. Viedtālrunis ir mūsu pildspalva, mūsu digitālā pase vai ID karte, jo mēs digitāli apliecinam identitāti. Viedtālrunis ir mūsu saziņas veids, kā mēs saņemam e-pastus, dažādas ziņas no draugiem, no kolēģiem. Un, ja mēs esam neuzmanīgi un neievērojam drošības nosacījumus, tad viedtālrunis arī var kļūt par uzbrukuma rīku mums pašiem. Kā sevi pasargāt, ir viens no digitālās nedēļas, digitālās drošības dienas tēmām. Sākām jau no rīta, un visā Latvijā šodien notiek ļoti daudz drošībai veltīti pasākumi. Un tieši tāpēc vakarā paņemam rokās savu viedtālruni, paskatāmies uz to kritiskāk un padomājam, kā varam uzlabot savu drošību. Mani sauc Vineta Sprugainis, esmu Latvijas Valsts radio televīzijas centra korporatīvās komunikācijas vadītāja un šī webināra moderātore. Un šodien pie manis būs vairākas viešņas, kur katra par savu tēmu, par savu specifisko nišu pastāstīs drošības padomus un nosacījumus, lai izvairītos no krāpnieku izliktajām lamatām ik uz soļa. Un sāksim ar drošu elektronisko parakstu, un pie studijā šobrīd ir mana kolēģe Inga Bilzone, kas mums pastāstīs par e-parakstu, kas ir kļuvis visai izplatīts iedzīvotāju ikdienas rīks, vai ne? Tātad, ar ko es vēlētos sākt, lai ieskicētu kopēju situāciju Latvijā, tad e-parakstam šogad aprit 20 gadu jubileja. Un ikdienas mēs strādājam pie tā, lai e-paraksts būtu drošs, uzticams un visiem pieejams. Un statistikas dati liecina, ka katrs trešais iedzīvotājs Latvijā no 14 gadu vecuma savā ikdienā izmanto e-paraksts rīkus. Pateicoties tam, ka digitālā vide ir kļūsi arvien strauji attīstās, bankas, pakalpojumu sniedzēji un valsts iestādes ikdienām savus pakalpojumus piedāvā arī digitālajā vidē. Tad e-paraksts palīdz sazināties ar šīm organizācijām, saņemt savus e-pakalpojumus, un e-paraksts risinājumi šobrīd jau ir integrēti vairākās 600 vietnēs, kas lietotājiem ļauj savā ērtā laikā un vietā saņemt pakalpojumus. Principā e-paraksta lietošana vairs nevienu nepārsteidz, vai ne? Tā ir ikdiena. Tas ir normāls saziņas rīks, tāpat kā mēs kādreiz pacēlām telefonu un zvanījām kaut kur vai rakstījām e-pastu. Šobrīd mums šīs te darbības atkrīt, mēs ņemam talkā e-parakstu un pieslēdzamies kādai vietnei, vai ne? Tieši tā, drošā veidā. Un tāpēc šodien tas, ko es vēlos atgādināt, varbūt par dažas lietas, kas jāņem vērā, izmantojot e-parakstu, lai tas būtu droši. Un sāksim ar pirmo padomu, tas ir par kontaktinformācijas izmantošanu. Tas, ko mēs redzam, ka ikdienā ir situācijas, kurās varētu daudz ātrāk novērst, ja būtu iespējams sazināties ar lietotāju, un tieši tāpēc, slēdzot e-parakstu mobile līgumu, mēs lūdzam verificēt gan telefonu numuru, gan arī e-pasta adresi, lai tādā veidā pārliecinātos, ka jūs esat tā persona, kas izmanto savu e-identitāti. Un mēdz būt situācijas, kad mums ir steidzami jāsazinās ar lietotāju, un ja mēs varam sazināties, tad mēs varam arī palīdzēt. Un ikdienā, kad tad mēs tieši sazinamies visbiežāk ar lietotāju, kad mēs atgādām par certifikāta derīguma termiņiem, un vienmēr aicināšu lietotājus atjaunot certifikātus uzreiz tiklīdz saņemts atgādinājums, lai brīdī, kad tiešām ir jāveic e-identitātes apliecināšana vai dokumentu parakstīšana, tas notiek tikpat ātri un ērti, kā tas ir ierasts ikdienā, kā arī mēs mēdzam informēt par krāpnieciskiem darījumiem, līdz ar to vienmēr pārliecinamies, ka jūsu kontaktinformācija ir pareiza, un to es aicinu darīt jau tūlīt pat, atverot mūsu portālu e-paraksts.lv un pārliecinoties, kāda kontaktinformācija ir norādīta. Kāpēc cilvēki nereti norāda, varbūt to savu neaktuālo e-pasta adresi? Viņi negrib, lai viņus sasniedz šīs te ziņas? Situācija varētu rasties tā, ka iespējams kāds aktīvi, kāds
vecāku gada gājumu cilvēks aktīvi neizmanto e-pasta adresi, bet arī šajā situācijā mēs tomēr aicinātu izveidot priekš sevis šo e-pasta adresi, jo, ja mēs sūtīsim atgādinājumus par certifikātiem, lai ir saprotams, tad par kuru personu ir runa. Tas noteikti ir katram no saviem individuāliem paradumiem, bet tas, ko mēs aicinām, vienmēr ir norādīt savu e-pastu un savu telefonu numuru. Un šajā situācijā, ko tu piemini par certifikāta derīgumu termiņu beigām, ja es šīs ziņas nesaņemu, tad kas ar mani notiek? Tad certifikāti beidzas, un tajā brīdī, kad jūs kā ierasts vēlaties parakstīt, piemēram, dokumentu, jūs to nevarat izdarīt, un jūs nesaprotat, kas notiek. Un tas, protams, ka rada uztraukumu. Dusmas. Jā, protams. Un tad jūs zvanat mums, bet patiesībā jūs neesat saņēmis atgādinājumu. Būtu visu izdarījis saulēcīgi. Un, ja certifikāta derīguma termiņi ir beigušies, tad man ir jāslēdz jauns līgums? Nē, līgums nav jāslēdz. Jums ir e-pastes lietotnē vienkārši jāizsniedz pa jaunumu certifikāti. Tas aizņems dažas minūtes, bet tas ļoti ērti un ātri izdarāms. Nu, it kā nav mirstamā vaina, bet dusmas tāpat būs, Jā, vai ne? Ja es jā. būšu nokavējis šo te termiņu, un tieši tāpēc aicinu ieklausīties arī Ingas padomā un uzreiz pēc šīs te pirmās ziņas saņemšanas, un tā ir mēnesi pirms beigām. Mēnesi pirms, jā, arī veikt šo te atjaunināšanu, pretējā gadījumā tas mēnesis paskrien ļoti ātri, vai ne? Jā, tieši tā. Nu jā, tāpēc ienākam pārbaudam kontaktinformāciju. Un tālāk turpinot par drošību, ir tā, ka mēs redzam, ka ik mēnesi ziņās nonāk informācija par to, kā krāpnieki veikuši savas aktivitātes. Piemēram, valsts policijas mājaslapā šobrīd ir ievietota informācija, ka šī gada janvārī vien Latvijā no iedzīvotājiem ir izkrāpti 2,9 miljoni eiro. Un tendences nemainās, visbiežāk tā ir telefonu krāpniecība, 35% gadījumu. Un tieši tādēļ mēs runājam par šo tematu, jo ko dara krāpnieki? Krāpnieki piezvana, uzvedas kā ierasts par pakalpojumu sniedzējiem, banku darbiniekiem un mēģina no iedzīvotājiem iegūt šos sensitīvos datus, kas ir PIN kods, parole vai drošības kods, bet vēlos atgādināt, ka PIN kodu mēs savās sistēmās nesaglabājam, to zina tikai lietotājs, un tie ir domāti tikai lietotāja zināšanai un izmantošanai. Tādēļ nekad nenododiet savus PIN kodus, paroles, drošības kodus nevienam, kas jums to telefonu sarunas laikā jautā. Jo e-paraksts komanda, nedz arī banku pakalpojumu sniedzēji nekad nejautās jums nosaukt šo informāciju. Kā arī, protams, esam uzmanīgi ar sensitīvas informācijas ievadīšanu jebkādās saitēs. Nu, faktiski jau tāds pirmais solis, ja kāds jums pa telefonu prasa ievadīt vai nosaukt PIN kodu vai sūta jums kaut ko kas jau liekas, ja e-parakstā nekad nedarītu un bankas tā nedarītu, kāpēc, lai es kaut ko apstiprinātu, vai ne? Tad tam būtu pirmais zvaniņš, ja, ka man zvana krāpnieks, jo man lūdz kaut ko, kas man nevienam nav jāizpauž, vai ne? Precīzi, jo ir tā, ka mēs ikdienā rūpējamies, lai e-paraksts tiešām būtu drošs, bet ja lietotājs pats nodod šo informāciju krāpnieku rokās, tad sistēmas vairs nevar palīdzēt. Tādiem žēl ir. Ķēde ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms, un laikam šī te personas sensitīvo datu un informācijas atklāšana kļūst par pamatīgu klupšanas brīdi. Jā, diemžēl tā ir. It kā liekas, ka mēs ikdienā daudz un plaši par to runājam, bet PIN kods tā ir tāpat kā tava mājas atslēga, ar kuru tu aizslēdz duris, izejot no mājas, un tu nevienam taču viņa nedod. Nu, vecos laikos izejot no mājas pielika vienkārši slotas kātu priekšā par zīmi, ka es neesmu, tur nav ko darīt, vai ne? Bet veco laiku paradumi digitālajā vidē nelīdz, ja? Nelīdz. Jo, ja atsūta ziņu, pieslēdzies, apstiprini, un tad cilvēka paša modrība ir. Jā, un vēl ko aicināt, varbūt ņemt vērā, ja jums zvana un rada šo steidzamības momentu, vai ir kaut kādas aizdomas, ka varbūt tiešām kaut kas nav, jūs vienmēr varat pārtraukt sarunu un pats atzvanīt šim pakalpojumu sniedzējiem. Tāda arī ir lietotājiem varbūt ieteikums, bet nekādā ziņā nenodot PIN kodus nevienam. Nu, jā, un otrs, sekot savai informācijai, arī tas, ko Inga teica iepriekš, kontaktinformācija portālā, ja par sevi, bet tāpat jums ir jāapzinās, ka jūs pārvaldiet pats savu paroli un savus PIN kodus, tikai jūs viņus varat nomainīt. Nu, piemēram, LVRTC to nevarētu izdarīt, vai ne? Nav Klienta vietā, vai ne? Nav. Tad tikai klients pats.
Tieši tā. Un tālāk pārējot, vēl kam vēlamies vērst uzmanību, ka bieži vien lietotāji ieraugot e-paraksts logo, automātiski pieņem, ka tā vietne ir droša, bet vienlaikus neievēro kaut kādas pamat prasības drošai interneta vietnes izmantošanai. Un tas, ko mēs aicinām tajā brīdī pirms veids savu e-identitātes apliecināšanu rīkos, kur ir integrēts e-paraksts, pārliecinies, ka augšā saitē ir rakstīts eidas.eparaksts.lv. Un tikai tad, ja tur ir rakstīts eidas.eparaksts.lv, tikai tad veids e-identitātes apliecināšanu. Tādā veidā pārliecinoties, ka tā nav krāpnieciska saite, bet par to tālāk stāstīs. Jā, jau citi kolēģi šodien par to pastāstīs plašāk, jo patiesi adresei, ko jūs redzat šajā adrešu joslā, ir liela nozīme, un tas var izrādīties izšķirīgi tieši šī pāris sekundes laika, lai rūpīgi izlasītu, kas tur ir rakstīts. Jā, un tad turpinot par drošību, pagājušā gada nogalē esam ieviesuši jaunu drošības rīku, tas ir 3 ciparu kods. Kā tas darbojās? Tas darbojas tā, ka veicot autorizēties konkrētā pārlūku programmā, izmantojot datoru vai planšeti, pēc PIN koda ievadīšanas datorā tiek parādīts, ka jāievada šīs drošības kods, kas automātiski tiek atvērts jūsu e-paraksta mobila lietotnē telefonā. Šis kods ir jāievada pirmo reizi, autorizējoties, un tālāk to neprasīs ievadīt. Nekad vai tomēr pēc kāda laika paprasīs? Pēc kāda laika tomēr prasīs jūs pašu drošības labad, taču turpmākā pieslēgšanās viss notiek kā ierasts. Ja autorizēšanās notiek no viedtālruņa, tad drošības kodu neprasīs ievadīt. Ja lietotājs izmanto privāto pārlūkošanas lapu, tad drošības kodu prasīs ievadīt katru reizi. Un kāpēc mēs šo izveidojām? Jo bija situācijas, kad krāpniekiem bija pieejami lietotāju personas kodi, un krāpnieks uzsāk autorizācijas procesu, ievadot lietotāju personas kodu, un ja lietotājs tajā brīdī aktīvi izmanto telefonu, viņš var nejauši apstiprināt šo autorizāciju. Un tādā veidā krāpnieks var izmantot lietotāju datus, tad šajā gadījumā krāpniekam vienmēr prasīs ievadīt šo drošības kodu, kas būs tikai jūsu telefonā. Un tādēļ drošības kods ir manuāli jāievada pārlūku programmā, lai tādā veidā mēs pārliecinātos, ka ka lietotājs ir uzsācis šo autorizāciju. Klasika, ceturtdienas vakars, pēc darba laika, mazs nogurums, sēžam pie televizora, atnāk kaut kāda notifikācija telefonā, un lai esam noguruši, un apstiprinam, nedomājot par to, ka šajā brīdī jūs nekur nemēģināt pieslēgties, vai ne? Un tad šis drošības kods ir kā tāds, hokeja vārti, kur mēs varam pārtvert mēģinājumu. Tieši tā, šajā gadījumā, ja arī jums atnāk, automātiski parādās drošības kods, tad vienkārši jūs zināt, ka krāpniekam nav izdevies izmantot jūsu datus, vienkārši aizveram lietotni un nekas tālāk nav jādara. Tālūk. Bet kāds varētu uzskatīt, ka šis kods ir tāda nērtība, ka man tagad kaut kas vairāk ir jāievada? Protams, kādam tā varētu likties kā nērtība, taču tā ir nērtība drošības vārdā. Un tas, uz ko vēlreiz vēlos atgādināt, ka e-paraksta risinājumi ir droši, bet ja lietotājs pats nodod šo informāciju vai neapzinātos aiz noguruma kaut ko apstiprina, tad mēs neko vairs nevaram palīdzēt. Tieši tā, jā, par drošību ir jāmaksā, un šajā gadījumā tas ir 3 ciparu klikšķis, kas ir jāievada, un tas nav tik daudz, ja mēs salīdzinām tās iespējas, ko tik visu mēs varam pazaudēt, jo nereti cilvēki vienkārši aizmirst, ka e-paraksts ir viņu pašrocīgs paraksts, ar kuru var uzņemties ļoti dažāda veida saistības, un tā ir digitālā pase vai ID karte digitālā vidē, ar kuru mēs varam piekļūt visai faktiski mūsu informācijai, kur mēs gribētu. Pilnībā piekrītu. Un tā esam nonākuši līdz mūsu pēdējiem padomam, tieši runājot par mazajiem ekrāniem un arī lielākiem ekrāniem. Tad tas, ko mēs aicinām, ir vienmēr rūpēties par operētāju sistēmu un lietotņu atjauninājumiem.
Tas ir līdzīgi kā ar automašīnu, kuru jūs regulāri vedat uz autoservisu, lai pārbaudītu, vai bremzes darbojās, vai kaut kādas it kā nebūtiskas kļūdas pēc tam nerada problēmas. Tāpat ir arī ar operētāju sistēmām un telefonu atjauninājumiem. To regulāra atjaunošana pasargā no tā, ka ar laiku, attīstoties tehnoloģijām, sistēmās var rasties kādi caurumi, ko krāpnieki vienkārši var izmantot. Tāpēc regulāra lietotņu atjaunošana pasargā jūs no šīm nepatikšanām. Varbūt kādreiz var likties, ka atjauninājums aizņem laiku, taču, kā mēs redzam, mēs arī pagājušajā gadā ieviesām paziņojumus par to, ka ir pieejama lietotnes jaunākā versija. Ir gadījumi, kad ir iespējams atlikt šo atjauninājumu, taču ir situācijas, kad atjauninājums jāveic nekavējoties. Un tas, kā tu Vineta arī teici, it kā liekas ir neērtība, man tagad es nevaru izdarīt kaut ko līdz galam, taču atjauninājums galvenokārt ir par drošību. Un tas notiek tik ātri, ka lietotājs var pabeigt iesākto darbību. Tāpēc tas, ko vēlos aicināt, ņemt vērā, ka digitālā vide ir tik droša, cik droša ir jūsu ierīce. Nu, te es vēl gribētu vienu salīdzinājumu ar automašīnu un ar tehnisko apskati. Nu, teorētiski jau varētu braukt arī bez tās tehniskās apskates, vai ne? Varētu, bet tad mēs nezinām, ar ko mēs braucam. Tieši tāpat ar neatjauninātām iekārtām, ar neatjauninātām lietotnēm. Nu, kaut kas jau sanāk, ja, bet mēs nezinām, ar ko tas var beigties, vai ne? Tieši tā. Protams, ka var izmantot arī neatjauninātas, bet krāpniekiem tas noteikti būs tikai, nezinu, kā saldais ēdiens. Tas, vai ne? Ar to mēs palīdzēsim krāpniekiem. Vēl varbūt runājot par šīm te operētāju sistēmām Android un iOS, ja tur ir jāatcerās, kuras versijas vairs neatbalsta e-parakstu, bet tie nav tie nav jauni vietā, un tas ir ļoti vecas versijas, vai ne? Tiešām, jā. Tieši tā, tās ir ļoti novecojušas versijas, kuras mēs pat vairs nevaram pat notestēt, un ja tur būs arī tās ir tās versijas, kuras vairs neatbalsta pat ražotāji. Līdz ar to mēs arī neļaujam izmantot drošos e-parakstu rīkus uz šādām ierīcēm. Nu jā, jo mēs faktiski nezinām, kas ar to ierīci notiek. Ja? Tā ir tā braukšana bez tehniskās apskates, ka teorētiski darbojās, bet ar ko tas beigsies, nu jā, to Dievs vien zina. Ja? Bet, Inga, varbūt no tavas pieredzes, kas ir tās tipiskākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj? Nu, klasiku mēs zinām, ka steiga, ja? Jā, steiga, un manuprāt, tā ir izturēšanās par savu e-identitāti neatbildīgi, ne ar pietiekumu atbildības sajūtu, tādā veidā, ka nodot savus PIN-kodus, paroles trešajām personām, un apstiprina krāpnieciskus darījumus neaizdomājoties. Jo vienmēr ir laiks tomēr uz pāris sekundēm aizdomāties, vai tu pats esi uzsācis šo autorizāciju, vai kāpēc kādam jāzina tavs PIN-kods. Vai tev liekas, ka tas ir tāpēc, ka cilvēki neuztver digitālo vidi tāpat kā analogu? Un es, piemēram, nevaru iedomāties situāciju, kurā jebkurš no mums vai no šodienas skatītājiem, piemēram, parakstītu 10 baltas papīra lapas un atstātu viņas kāpņu telpā. Nu, tā kā jebkuram pieejamā vietā, daudz dzīvokļu mājā, vai ne? Nu, mēs nevaram iedomāties šādu situāciju, tas liekas absurdi, ja? Tieši tā. Un tad digitāli tas liekas pa jokam, ka tas PIN-kods neko nenozīmē? Varbūt tev taisnība, varbūt paņemt pildspalvu rokās, tev ir laiks aizdomāties, bet telefonā tas ir viens klikšķis vai pāris klikšķi ievadīt PIN-kodu vai pielikt pirkstu nospiedumu. Jā, iespējams, neaizdomājās. Pārāk ātri tas notiek. Vai arī pārāk daudz mēs esam digitālā vidē un uztveram, ka viss ir tāds, visam jābūt tik vienkāršam, ka aizmirstās šīs elementārās piesardzības prasības, kā ejot pāri ielai paskatīties pa labi un pa kreisi, vai ne? Jā, tā varētu būt. Jā, ir par ko padomāt, un tas, ko es arī varu apliecināt, dzirdot sarunas, ka reizēm cilvēki pārmet, ka tā drošība kaut ko maksā, un tie ir tie daži klikšķi, kas mums jāievada un jāupurē šīs te sekundes, bet atceramies, cik daudz mēs varam zaudēt. Un e-paraksts ir ļoti plaši izmantots rīks Latvijā, šobrīd visplašāk integrētais, arī starptautiski ļoti daudz izmantots, tāpēc ir svarīgi, ka mēs pret viņu izturamies tieši tāpat, kā mēs izturētos pret savu
pasivai ID karti fiziskā vidē un pret paturam prātā par šīm te baltajām papīra lapām, kuras parakstītas mēs nekur neatstātu, jo tādu mēs ļautu kādam, piemēram, uzņemties kādas saistības vai noslēgt līgumu, ka es turpmāk gadu pie tevis mājās katru vakaru mazgāju traukus, ja? Kas būtu tāds vēl labs variants, ja? Jo ir jau dažādas saistības, ko var uzņemties. Tāpēc uztveram nopietni, mazs ekrāns, liela atbildība, 3 kodiņi, maza darbība, bet iespējams daudz lielāka drošība. Tāpēc šodien paldies, Inga, par tavu laiku un cerams, ka e-paraksta lietotāji ieklausījās un atcerēsies, ka kontakti apdeitojam laicīgi, paskatāmies, kādi kontakti ir un lēnām vēsu garu nedodam savus datus nevienam. Nekādā gadījumā. Nekādā gadījumā, jā. Paldies, un mūsu nākamā runātāja ir CERT.LV kiberdrošības eksperte Dana Ludviga, un Dana mums pastāstīs par to, kā neļaut viedierīcei kļūt par tādu rotaļlietu krāpnieku rokās un instrumentu, ko var pavērst pret pašiem. Jo mēs ļoti daudz laika pavadam telefonā arī spēlējoties, vai ne? Kādas spēlītas, izklaides, skrolēšana, nekļūstam par upuri tajā laikā.